Tā, sveiki visiem! Mums palika atrisināt pirmo daļu no iepriekšējā gada 9. klases matemātikas eksāmena, un tad šodien pirmie 15 uzdevumi skatīsimies, cik minūtes mums tas aizņems. Uzdevums numur 1 aprēķināt izteiksmes vērtību, ja m ir 3, šeit ļoti vienkārši m vietā liekam trīnieku, un jāatceras, kā ja mums ir rakstīts skaitlis un burts, tas nozīmē, ka tur pa vidu ir reizinājums, tātad 5m, tas ir 5 reiz m. Tātad 5 reiz 3 mīnus 4, tas ir 15 mīnus 4, 11. Atrisināts, viens punkts ir. Otrais uzdevums jāizpilda darbības 5b mīnus 3 mīnus 2b. Mēs varam saskaitīt līdzīgos. Līdzīgi, ja mums ir b, 5b un 2b. Pareizāk sakot, mīnus 2b. Tātad 3b mīnus 3. Tālāk veram vaļā iekavas veram vaļā sekojošā veidā reizinam katru ar katru, tātad 2a ar 2a pirmais reizinājums, tas ir, pēc tam reizināsim, 2a reiz mīnus 6, otrs reizinājums, plus mīnus 6 reiz 2a, secība nav svarīga, tālāk 3 reiz 2a plus 3 reiz 2a, plus 3 reiz mīnus 6, plus 3 reiz mīnus 6, un mīnus 3 reiz a, mīnus 3 reiz a un mīnus 3 reiz mīnus 1 plus 3. Un tagad visu savilksim. Tātad 2a reiz 2a 4a otrajā, mīnus 6 reiz 2a mīnus 12a, 3 reiz 2a plus 6a, mīnus 6 reiz 3 mīnus 18, mīnus 3a plus 3, līdzīgos savilka mīnus 12a, 6a, mīnus 3a, iegūstam mīnus 9a, tātad 4a kvadrātā paliek mīnus 9a un mīnus 18 plus 3 mīnus 15. Gatavs? Otrais uzdevums. Trešais uzdevums. Monomu 6x8 dalot ar monomu 3x2. Uzrakstīsim šo dalījumu. Tas ir 6x8 dalīt ar 3x2. Pirmām kārtām 6 un 3 varam noisināt. Tas būs te 1, te 2. Un tālāk atcerēsimies īpašību pakāpī, tātad a pakāpē m dalīt ar a pakāpē n, tas ir a pakāpē m mīnus n. Te ir mīnus zīme. Un tad iegūstam, ka tas ir 2x pakāpē 8 mīnus 2, tātad 2x pakāpē 6, un tas ir variants C. Tālāk, ceturtais izteiksmes 6 pakāpē mīnus 2 vērtība ir, uzmanīgi, tad, ka mums ir pakāpes funkcija, tā nekad nebūs mazāka par 0, tas nozīmē negatīvās vērtības mums nebūs, šīs variants mums nedara. Ko dara mīnus zīme? Atceramies pakāpju īpašības, tātad tā apgriež daļu, ja? Un tad mums paliek skaitlis ar kāpinātāju, un kāpinātājiem vairs nav negatīvas zīmes. Tātad tas ir 1 dalīt ar 6 otrajā, un tas ir 1,36, tā D variants. Tālāk. 1,2023 reiz 10 ceturtajā, tas nozīmē 4 nulles. Atceramies, tad, kad mēs reizinām ar 10, mēs pabīdam par 1 nulli, kad ar 100 par 2 nullēm, kad ar 1000 par 3 nullēm. Ja mums būs 10 000 jeb 4 nulles, mēs pabīdīsim par 4 cipariem mūsu zīmi. Tātad uz šeieni. Labi. Un tas ir 1, 2, 0, 2, 3, un tas ir variants šīs B. Tālāk. Sestais aprēķina izteiksmes vērtību sakne no 64, tas ir plus mīnus 8. Tāpēc, ka gan mīnus 8 otrajā ir 64, gan plus 8 otrajā ir 64. Tālāk, 3 sakne no 2 otrajā. Kvadrāts mums iet pie katra no reizinātājiem, tas nozīmē ir 3 otrajā reiz sakne no 2 otrajā. 3 otrajā tas ir 9, sakne no 2 otrajā tas ir, to var uztvert vairākos veidos, gan kā sakne no 2 reiz sakne no 2, kas ir sakne no 2 reiz 2, kas ir sakne no 4, kas ir 2. Var arī atcerēties to, ka mums kvadrātsakne un kvadrāts viens otru noīsina, un paliek tikai zemsaknes izteiksme, tātad tas pats 2. Iegūstam 18.
Tālāk, kurš punkts ABC vai D uz skaitļu as visprecīzāk atbilst skaitlim 14? Domāsim. Tātad skaitlis 14, kvadrātsakni no 14, atrodas mums pa vidu starp sakni no 9 un sakni no 16. Sakni no 16 ir šeit. Sakni no 9 ir šeit. Tātad tas atrodas kaut kur pa vidu. Līdz ar to variants C un D mums nedara. Paliek starp variantu A un B. Un tagad domāsim, kas ir tuvāk pie 14, 9 vai 16. Protams, kā 16. Līdz ar to tas būs variants B. Ja tuvāk pie 4, jeb pie saknes no 16, mums ir gadījums B. Ok. Ejam tālāk. 8. sadali reizinātājos 2a plus 8, kopīgais reizinātājs 2, tāpēc, ka 2 reiz a un 8, tas ir 2 reiz 4, tātad 2 iekavās a plus 4. A otrajā mīnus 64, tā ir saīsinātās reizināšanas formula, tātad tas ir a kvadrātā mīnus 8 otrajā un pēc formulas a mīnus 8, a plus 8. 1 mīnus 6a plus 3a otrajā, tas atkal mums ir pēc formulas, tas ir 1 mīnus 2 reiz 3a plus 3a otrajā, līdz ar to iekavās mums sanāk, uzmanīgi šeit ir mīnus zīme, tātad pa vidu būs mīnus, 1 mīnus 3a otrajā. 8 gatavi, ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu rakstiet, jā, tā ir pirmā daļa, diezgan vienkārši, jā, pagājušajā gadā bija diezgan vienkārša. Varbūt, parasti saka, ja vienu gadu bija vienkārši, nākamo gadu būs grūti, tā ka šogad 9. klase turaties. 9. uzdevums, jāatrisina vienādojums 5x plus 35. Šeit intuitīvi skaidrs, jā, ar ko ir vienāds x, bet atrisināsim. Tātad 35, tas ir lineārs vienādojums, līdz ar to mums ir jāpārnest mainīgi uz vienu pusi, brīvie locekļi uz otru pusi. Kā saprast, ka vienādojums ir lineārs? Lineārs vienādojums ir tad, kad jums lielākā x pakāpe ir 1. Tad tas ir lineārs vienādojums. Ja jums lielākā pakāpe ir x kvadrātā, tad tas ir kvadrāta vienādojums. Tik vienkārši, ja? Tātad lineārs vienādojums, tad, kad jums x ir pirmajā pakāpē maksimāli. Tātad 5x ir mīnus 35. Pārnesot zīme mainās, tad x mēs iegūstam dalot ar 5. Mīnus 35 pret 5, jeb mīnus 7. Protams, šeit varēja galvā izdomāt, jā. 5 jāreizina ar ko, lai pieskaitot ar 35 būtu 0. Šeit ir skaidrs, ka šai vērtībai ir jābūt mīnus 35, jo mīnus 35 plus 35 ir 0. Un tātad ar ko jāreizina 5, lai iegūtu mīnus 35, protams, kā ar mīnus 7. Tad 10. jāatrisina vienādojums. Šis jau ir kvadrāta vienādojums, jo lielākā pakāpe ir 2. Atrisināsim, izmantojot kvadrāta vienādojumu risināšanas metodi, izmantosim diskriminantu. Diskriminants mums ir b kvadrātā mīnus 4ac, kur abc tie ir koeficienti pie kvadrāta vienādojuma locekļiem. Tātad ax kvadrātā plus bx plus c ir vienāds ar 0. Uzmanīgi ABC, un tagad jūs risināt diskriminantu, jums tur nekad neparādīsies x. Nevienā vietā. Ok? Ja jums būtu vienādojums 4x kvadrātā mīnus x plus 1 ir vienāds ar 0, tad b koeficients ir nevis x, kā ļoti bieži saka, vai mīnus x, bet mīnus 1. Jā, jo ja nekas nav rakstīts pie mainīgā, tad koeficients ir 1 vai mīnus 1, jā, šajā gadījumā skatieties pēc zīmes. Tātad ļoti, ļoti uzmanīgi, ja risinot diskriminantu, jums neparādās x. Labi, turpināsim. B kvadrātā B mums ir mīnus 5, tātad mīnus 5 otrajā, mīnus 4, 4 tas ir vienmēr šeit, reiz A, kas ir 4, reiz C, kas ir 1. Tātad 25 mīnus 16 ir 9. Un x mums tiek aprēķināti pēc formulas mīnus b plus mīnus sakne no diskriminanta dalīts ar 2a. Tātad viena sakne pieskaitam sakni no diskriminanta, otra sakne atņemam. x1 ir mīnus 5
plus sakne no 25 dalīt ar 2 reiz 4, 5 plus 5 dalīt ar 8, 10 astotās, 5 ceturtās, 1,25. x2, es nerakstīšu jau uzreiz mīnus 5, uzreiz 5 rakstu, 5 mīnus 5 dalīt ar 8, 0. Jā, jo 0 dalīt ar 8, 0. Atrisināts. Ok. Gatavs. Tā, cik es ar jums te jau? 10 minūtes. Oi, cik daudz, cik ilgi. Labi, 11. Atrisini nevienādību. Atkal, nevienādība, lineāra nevienādība arī īstenam ļoti līdzīgi kā parastu lineāru vienādojumu. Tātad pārnesam mainīgos uz vienu pusi, brīvos uz otru pusi. Mainīgie mums ir tie, kur mums ir iesaistīts nezināmais, tātad x vai y vai a vai b, skatoties, kas ir jūsu nezināmais piemērā. Mūsu gadījumā tas ir x, tātad 3x pārnesīsim pa kreisi, mīnus 6 pārnesīsim pa labi, un pārnesot zīme mainās. Uzmanīgi tad, kad mēs pārnesam, vienkārši pieskaitot vai atņemot, ar šo zīmi nekas nenotiek. Tas notiek tad, ja mēs dalīsim, ja vai reizināsim ar negatīvu, tikai tad zīme mainīsies. Lūdzu, uzmanīgi, lai jums tas nejūg. 5x mīnus 3x, jo bija plus 3x. Jūs teiksiet, tur nav plus zīmes, ja nav plus zīmes, tātad ir plus. Ja nav mīnus zīmes, nav plus zīmes, tātad ir plus. Mīnus 3x ir mazāks par mīnus 6 uz otru pusi 6, mīnus 3. 2x ir mazāks par 3, x ir mazāks tad par 3 otrām. Atbildi pieraksti kā skaitļu intervalu. Lūk uz mūsu as. Neiekrāsots punkts, 3 otrās, uz to pusi, jā. Tāpēc, ka x ir mazāks par 3 otrās, un tad x piedara no mīnus bezgalības līdz 3 otrās apaļās iekavas. Lūdzu, neaizmirstiet, kā. Mums iet neiekrāsotais punkts, apaļās iekavas un bezgalība ar stingrām nevienādības zīmēm. Mums iet iekrāsots punkts, kvadrātainās iekavas un nestingrā nevienādības zīme. Jā. Miks mums nav. Mums nekad nebūs tukšs punkts un kvadrātiskas iekavas. Nekad nebūs bezgalība un kvadrātiskas iekavas. Nekad nebūs stingra nevienādība un iekrāsots punkts. Ok? Tas ir. Viena skolas banda, otra skolas banda, viņi neiet kopā. Tālāk. 12. Uzraksti nevienādību, kas tika atrisināta izpildot doto pārveidojumu. Tātad kaut ko mēs dalījām ar 2 un ieguvām x lielāks par 6. Ko jūs dalījāt ar 2 un ieguvāt x ir lielāks par 6? Protams, ka jūs dalījāt 2x, 2 x ir lielāks par 12. Jeb mēs visu reizinam ar 2, jā, daram pretējo darbību. Ja jums būs, piemēram, tika iegūts x ir mazāks par 7 un jūs atņēmāt 3. Tas nozīmē, jūs darīsiet pretējo darbību. Jūs pieskaitīsiet 3, jums bija x plus 3 ir mazāks par 10. Un ja jūs atņemsiet no tādas nevienādības abām pusēm 3, jums būs x ir mazāks par 7. Ja? Tātad no šī uzdevuma nav jābaidās, ir vienkārši jāsaprot, ko no jums grib. Jums ir jāpadomā, kas tad bija pirms tā? Pirms tā bija lūk tas dinozauriem. Ok, 13. Man nepatīk konstruēt grafikus pie jums te. Labi. Dotajā koordinātu plaknē jākonstruē grafiks. Mums ir taisni var konstruēt starp 2 punktiem. Varam uztaisīt tabulu. X vietā paņemsim 0 un 1. Kad x ir 0, y ir mīnus 1, kad x ir 1, y ir 1. Tad šeit, šīs formulas vietā, jāievieto to, ko jūs gribat. 2 reiz 0 mīnus 1. 2 reiz 0 mīnus 1 ir mīnus 1. Un šeit tas bija tāpēc, ka 2 reiz 1 mīnus 1. Ja? Atliksim 0 mīnus 1, 1, 1. Pareizi?
Nepareizi. 0 mīnus 1 ir šeit. Tad jums būs lineāls. Un jums būs skaistāk. Opa. Ok. Funkcijas 2x mīnus 1 iet caur punktu x 93. Jāprēķina x. Nu tātad jūs ielikāt kaut kādu x un ieguvāt 93. Tas nozīmē, ka 93 jūs ieguvāt kaut kādu x reizinot ar 2, atņemot no tā 1. Un tas ir parasts lineārs vienādojums. Atkal, mainīgos uz vienu pusi, brīvos uz otru pusi. Šajā gadījumā ērtāk ir mīnus 1 pārnest pa krīsim. Iegūsim 93 plus 1 ir 2x, 94 ir 2x, lai iegūtu x, tātad ar ko jūs reizinājāt 2, lai iegūtu 94. Jādala viss ar 2, tātad 47 ir x, jeb x ir 47. 14. Dots funkcijas grafiks. Nosaki funkcijas nulles, izmantojot grafiku. Funkcijas nulles, tas ir tur, kur grafiks krusto x asi. Šeit un šeit. Nulles tie ir x. Jā, tātad x1 ir mīnus 3, x2 ir 1. Tālāk nevienādības atrisinājums. Vot šis ir pats grūtākais skolēniem. Jums ir dota parabola. Parabola ir lielāka par 0, bet ir jāsaprot, ka šis ir y. A y jums ir lielāks par 0, vot šeit. Šeit ir jūsu y pozitīvais, šeit ir negatīvais, šeit ir pozitīvais. Skatāties, kur jums ir virsiksās, jā, tātad y ir pozitīvs virsiksās. Virsiksās jums ir šīs apgabals. A šīs apgabals, lai atrastu kaut kādu punktu šo, kādu x jūs ņemat? Jūs ņemat šo. Lai šo punktu aprēķinātu, kādu x jūs ņemat? Jūs ņemat šo x. Un tā tālāk jūs vienmēr ņemat x no intervāla mīnus 3, mīnus 1. Mīnus 3, 1. Rekur, tā ir C atbildē. Jā, tātad vienmēr skatāties, kur jūs ņemat, ja jums būtu mazāks par 0, ja? Ar citu krāsu atzīmēsim, ja būtu mazāks par 0. Tas būtu variants B. Kāpēc? Jo mazāks par 0 ir šeit. Šeit ir mazāks par 0 zemiksas. Un lai aprēķinātu kādu punktu no šejienes, jums ir kāds x. Jums ir šeit x. Šeit x, šeit x, šeit x, šeit x. Tātad tas ir intervāls no minus bezgalības līdz minus 3, no 1 plus bezgalības, ja? Parasti, kad jūs risināt kvadrātu nevienādību, jums nav dota y, kas jums ir vienkārši taisne, 2 punkti, parabola, un kā dara skolēni parasti, viņi min. Bet nevajag minēt, vajag vienkārši saprast fizisko jēgu. Ja virsiksās vai zemiksās, šeit ir zemiksās, šeit ir virsiksās, un tad skatāties, vai jums vajag lielāku par 0, jā, vai mazāku. Ok? Nu, izskatās, ka pēdējais uzdevums. 15. no pirmās daļas, jā, un pirmajai daļai vēl ir tā kā vēl tālākie uzdevumi, bet mēs šodien tikai 15. Dota aritmētiskā progresija. A4 ir 6, A5 ir 14. Jāprēķina dotās progresijas diference. Nu, diference tas ir, tātad progresija mums ir A1, A2, A3, A4, A5, tas ir kārtas numurs. Jā, cilvēki rindā. 1, 2, 3, 4, 5. Un kāds ir attālums starp diviem punktiem? Tātad jūs varat paņemt jebkurus blakus stāvošus punktus, atņemt to vērtības, un tā arī būs diference, jo aritmētiskā progresija ir kas? Tā ir virkne, kur katru nākamo locekli mēs iegūstam iepriekšējiem, pieskaitot kaut kādu skaitli. Lai no A4 iegūto A5, mums pie 6 bija jāpieskaita kas? Mums bija jāpieskaita 8, tātad diference mums ir 8. 6. būs 22 un tā tālāk. Ejam, aprēķini dotās progresijas pirmo locekli. Ņemot vērā, ka mums mēs nesam pārāk tālu aizgājuši, var iet pakāpeniski. Ja, ja A4 ir 6, tātad A3 bija 6 mīnus 8. Nu, tātad tas bija mīnus 2.
A2 bija, A3 mīnus 8, tātad mīnus 2, mīnus 8. Kāpēc mēs atņemam diferenci? Tāpēc, ka mēs ejam atpakaļ. Ja mēs iet uz priekšu, mēs pieskaitītu. Mīnus 10. A1 mums ir mīnus 10, mīnus 8, tātad mīnus 18. Tas ir veids, ja jums ir kapacitāte. Ja, piemēram, jums ir dots A4. Ja jums būtu dots A400, jūs visu eksāmenu pavadītu rēķinot A1, ejot atpakaļ. Bet var atcerēties formulu, ka AN mums ir A1 plus diference N mīnus 1 reize. Un mēs varam izmantot A4. Tātad A4 mums ir 6. Un tas mums bija vienāds ar A1 plus diference 8 reizes. A4 indeks ir 4, tad šeit rakstam 4 mīnus 1. Tātad 6 ir vienāds ar A1 plus, tas ir 4 nevis N, 4 mīnus 1 ir 3, 8 reiz 3, 24. Un tad A1, tas ir 24, var pārnest uz otru pusi 6 mīnus 24, un tātad mīnus 18 ir A1. Tas ir tas, ko mēs manuāli ieguvām, ja? Bet, ja jums būs kaut kāds dots 390, jums nav citu variantu, kā izmantot šo. Okay? Tā, es ceru, ka jums vairs nav jautājumi par šiem 15 pirmajiem uzdevumiem. Tālāk būs atrisināti tālākie uzdevumi. Es aicinu jūs, kā vienmēr, sekot man, spiest laikus un gaidīt nākamo daļu, kas būs ļoti drīz. Šis video izies piekdien, un nākamajā dienā, sestdien, jums ir ģimnāzijas eksāmens, un es jums vēlu veiksmi. Visiem atā!